Čau, mani sauc Laura. Šobrīd atrodos 3,5 mēnešu garā studiju mobilitātē Erasmus projektā. Esmu Polijā, Radumā, un šī ir Erasmus dienas grāmatas 2. epizode. Labrīt, pirmdienā. Šodien lekciju nav. Mums pirmdienās nekad nav lekcijas. Pagulēju nedaudz ilgāk, pēdu brokastis un ārā ir tik foršs laiks, tāda forša rudens sajūta, ka es domāju, ka vajag iziet pastaigāties. Aiziešu, paņemšu vai nu kafiju, vai nu burbuļtējas, un esmu izdomājis, ko. Vienkārši nedaudz pastaigāšos, pasēdēšu parkā, kamēr vēl ir labs laiks un tāds rudenīgs, jo nemanot pienāks jau ziemīgais rudens un ziema, kad visas lapas nokritīs un būs augsti un nebūs patīkami. Tā kā, kamēr ir silts, saulains un patīkams krāsas apkārt, jāizmanto brīvdiena un jāiziet pastaigāties. Tā kā tā, ejam staigāties. Čau, ir ceturtdiena, pulkstens kaut kādi 4:30. Es nogulēju vairāk kā 12 stundas. Pirmkārt, es aizgāju gulēt kaut kur ap 2, jo es lasīju grāmatu. Pabeidzu grāmatu un šobrīd esmu ceļā uz bibliotēku, lai abas 2 grāmatas samainītu ar kaut kādām jaunām. Un, laikam, ļoti daudz, kas bija saktājies galvā, jo tik daudz dažādas sapņi rādījās. Un, laikam, vienkārši galvai vajadzēja salikt visus pa plauktiņiem. Un tāpēc arī es ilgi gulēju. Kaut kā tā, normāli tā nogulēt 13 stundas, 12 kaut kur tā. Bet šurās labi, ir brīvdiena, un tas nozīmē, ka mierīgi varēju to darīt, un nekur nav jāiet, nekas nav nokavēts. Tā kā esmu ceļā uz bibliotēku, paskatīšos, kādas grāmatas var paņemt, jo viņiem ir ļoti maza izvēle grāmatām angļu valodā. Cerams, ka sanāks kaut ko atrast atkal. Tā kā tā. Ejam uz bibliotēku. Čau visiem! Esiet sveicināti šovā Gatavo ar Lauru. Šodien mēs taisīsim šokolādes tarti, un es jums parādīšu, kā es to daru, kāpēc gan nenofilmēt, un nav tik daudz, ko rādīšu šajā vlogā, bet es gribu kaut ko nofilmēt, un jā, es taisu šo tarti. Tāpēc jums parādīšu, ko es darīšu. Pirmā lieta, kas ir jāizdara, sataisīšu matus, lai netraucē un lai kūka nav pār maniem matiem, jo mani mati ir visur. Uz gultas, uz grīdas, uz traukiem, uz ēki. Viņi ir visur. Tāpēc, let's go! Es ceru, ka šis izstās labi, bet kāda starpība. Tātad, ko mums vajadzēs mūsu kūkai, ir 2 paciņas ar Oreo cepumiem, margarīns, koksriekstu piens gunģā un tumšā šokolāde. Kā arī mums vajadzēs bļodas, katliņu, kūkas pamatni, karoti, kaut ko, ar ko saspēdīt cepumus un jā, kaut kā tā. Pirmā lieta, ko mēs darīsim, ir mēs atvērsim cepumus un iebērsim viņus bļodā. Šo varētu darīt ar kaut kādu blenderi vai ar food processor, es nezinu, kā viņš īsti saucās latviski, bet tā kā man tāda nav, tad es atradu kaut kādu koku. Girl! Nezinu, kam šis ir domāts, bet
paņemsim šo te galu un es mēģināšu jums kārtīgi sastampāt, lai mums sanāk tādi kā milti. Es saspaidīju cepumus un tagad vajag izkausēt nedaudz margarīnu, pieliet šim visam klāt, samīcīt tādā kā mīkliņā un izklāt pa tortes formu. Saspiedu cepumus ar margarīnu formā. Izskatās bišķi sketchy, bet mēs uzticēsimies šim procesam. Tagad šo te formu ar cepumu pamatnī ielikšu leduskapī, lai bišķi sastingst. Un kamēr es darīšu, kamēr tas stāvēs leduskapī, es uzkarsēšu katliņā kopšreiktu pienu un pārliešu pāri šokolādē, un tas būs mūsu pildījums. Ielēju izkausēto kokusriekstu pienu kopā ar šokolādi, samaisīju, izkausēju visu kopā, ielēju virsū pamatnītei un tagad kūkstā leduskapī viņai noteikti pāris stundas ir jānostāvās, lai viņa sastingst un tikai tad viņu varēs ēst. Kas atlika, ko man izdarīt, ir nomazgāt visus traukus, visjautrākā daļa no visas gatavošanas procesa. Pulkstens ir 5:30 no rīta, es esmu virtuvē, uzvārīju ūdeni tējai, tūņus taisījuši sev līdznušanai pudelē tēju, man līdz ir maizītes un saukšu taksi uz staciju. Es būtu braukusi ar sabiedrisko, bet vai sākumā ilgi jāiet līdz viņiem, vai pēc tam ilgi jāies, un tad īsti nav jēgas no tā sabiedriskā, jo to visu gabalu tāpat ar kājām, vismaz pusi no tā. Tāpēc izsaukšu taksi un brauksim uz staciju. Tā kā tā vieta, kur es dzīvoju, skatās tā kā tāds hotelis, it kā kopīgi tipa. Es nezināju, ka mums tā kā durvis slēdz pilnībā ciet. Un tas laikam bija loģiski, pulkstens ir gan arī 6 no rīta, nav pat 6. Bet es eju ārā, visas durvis bija vaļā, 2 no tām. Un 3. bija ciet, un es pāris reizes paraustīju, lai pārliecinātos, ka es neesmu stulba un ka viņas tiešām ir ciet. Un tad es eju atpakaļ uz to receptionu. Un tur tās sievietes tāda, var redzēt, ka izskatās, ka tikko pamodusies. Un tāda, open the door. Es tāda, jā. Lūdzu, atveriet. Izskatās, ka es viņu pamodināju. Es ceru, ka tā nebija taisnība, bet upsī. Es nezināju, kā. Nu, es laikam zināju, bet laikam neiedomājos līdz galam, ka tās durvis būs ciet. Tā kā vajadzēja laikam pabrīdināt. Bet cerams, ka nekas traks, un viņi varētu pagulēt vēl bišķi izsauc taksi, un viņam vajadzētu būt šeit pēc pāris minūtēm. Vispār es izsaucu viņu sākumā, un tur rādījās pāris minūtes, bet tad tas, kas bija tūmā, atcēla braucienu, un man piedāvāja taksistu pēc 11 minūtēm. Ļoti labi, ka es laicīgi izsaucu, lai tomēr paspētu uz vilcienu, un es pēdējā brīdī, un tad es nokavēju, tā kā ar kur jābrauc mans taksis, un laižam. Krakovā pēc vilcienā nedaudz maizītes, nedaudz pagulēju, jo es nebiju izgulējusies, un tagad jau esmu Krakovā. Paņēmu šausmīgi darbu kafiju un iešu staigāties pa pilsētu.
Es gribēju aiziet uz tualeti. Laikam nespīt. Es aizgāju uz vietu, ko es redzēju TikTokā, kur bija rakstīts, ka tur ir vegāniskas picas, un arī Google atsauksmēs mēnesi atpakaļ ir ielikts menu, ka viņiem ir atsevišķi arī vegāniskas picas. Tur ir visu kaut ko citu tirgo, bet vegāniskas picas. Un es aizgāju, un viņas tur nebija. Vispār nevienas vegāniskas opcijas izņemot frikartupeļus. Diezgan dusmīgi gāju projām, jo es biju centrā, un man vajadzēja kaut kādas 15 minūtes iet uz to vegānisko vietu, kur izrādās nav nekā vegāniska, un tad man vajadzēja iet 15 minūtes atpakaļ uz citu vegānisku vietu. Bet pār laimi vietas, ko es aizgāju, saucās No Bones, un tur ir viss 100% vegānisks. Un es apēdu diezgan garšīgu, milzīgu, ļoti sātīgu burgeru ar frikartupeļiem un izdzēru glāzi bez alkoholas kā baltvīnu, un es jutos labāk. Es jūtos laimīgi, bet esmu šausmīgi nogurusi, jo es nostaigājusi 20 kilometrus. Un man kaut kāds 25 minūtes jāiet uz staciju. Man vairs nav spēka, bet esmu laimīga, jo man patīk Krakova. Un te ir ļoti skaisti īstenībā. Ļoti forši pavadīt dienu. Labrīt svētdienā. Man ir čipsi un aliņš. Sēdienās visi veikali ciet, izņemot kaut kādus dažus īpašos vai kaut kādus maziņos žapka veikaliņus, kas ir tā kā Narvesens. Un es ļoti gribēju čipsus, un esmu ļoti nogurusi un bišķi apslimusi pēc man istabas biedrina ar pēdējām skūtera minūtēm. Gribējās kaut ko garšīgu, sāļu, čipsīšus. Esmu šausmīgi nogurusi no vakardienas 22 kilometriem nostaigātiem, arī bišķi apslimusi un izdomāju, ka vispār centos pildīt mājas darbus, bet man nesanāca. Un es izdomāju, ka jāskatās šodien filmas, jāatšalo un jāatpūšās, tāpēc tas, ko mēs darīsim. Es nopirku čipsus, es nopirku bezalkoholisko aliņu, un es esmu pilnīgā pidžamā. Es absolūti nepārģērbos, tikai uzvilku jaku un šalli, un es slimu to vairāk. Un mēs aizgājām uz veikalu. Aizgājām uz veikalu pēc čipsiem. Ejam tagad uz mājām un skatīsimies Harry Potteru. Jo cik ilgi mēs viņu skatāmies, bet mēs vēl neesam noskatījušies visas sērijas, tāpēc kaut kas jādara lietas labāk. Mēs izlēmām braukt ar skūteriem, jo viņi ļoti gribēja ar skūteriem pabraukāties, bet viņas skūteris vienkārši nomira pusceļā, kur mēs samaksājām par to package deal, kur tā kā samaksā vienu summu un var braukt kaut kāds noteikti skaitu minūtes, un vienkārši viņš nomira. Tāpēc, Baltika iediet sūdzība kaut kā tā. Tāpēc es iedevu viņai pabraukāties ar savējo, jo es jau biju samaksājusi. Un, eju ar kājām šobrīd, iepriekš es braucu, tagad viņa brauc kaut kā tā. Labrīt! Labrīt! Ir 10 no rīta un mēs dabūjām ļoti lētas biļetes uz Ļublinu. Tas ir apmēram stundas attālumā no mūsu pilsētas un esam ceļā, būsim ceļā. Staigāsimies, apstīsimies jaunu pilsētu. Kaut kā tā? Whatever she says. Viņa piekrīt tam, ko es teicu. Jā, braucam uz Ļublinu.
Čau visiem! Čau vlogs! Mēs nostaigājām 10 km, ir jau vakars, mums pēc kādas pusstundiņas ir vilciens, un mēs brauksim uz mājām. Izstaigājām Ljubļinu, un šobrīd esam uz autoostas jumta. 3. vai 4. stāvs, un te ir uztaisīts tāds vietiņi, kur pačilot pasēdēt savu autobusu vilcienu, jo vilciens stacija ir tieši blakām. Šeit ir tādi šūpuļtīkli, arī bērniem mazs laukumiņš uz jumta. Tas gan forši, ka var kaut kur pasēdēt. Arī pirmajā stāvā ir sēdekļi, sēdvietas, krēsli, ko es vispār runāju, kur var tā kā pasēdēt un pagaidīt savu transportu, un diezgan forši uztaisīts un iekārtots arī no ārpuses ļoti smuki izstāst. Tā kā čilojam te, un tad jau drīz brauksim uz mājām. Is really quick, and velocity is all about that, the speed. The third of the 5 V's is variety, different formats. The formats are structured data, semi-structured data, unstructured data. Presentation today. Thank you for listening.